SAA jeb stimuls, atjaunošanās un adaptācija. Aiz noguruma pārvaldīšana šis ir 4. treniņa princips. Treniņa process sāks ar stimulu prezentēšanu, kur laikā izjūtas homeostāzi. Turpinās ar ķermeņa atjaunošanos, kuras laikā tos organisms atjauno enerģijas rezerves, audas un nervu sistēmu. Un beidzās ar adaptāciju, kuras laikā tos ķermenis pielāgojas stimulam un kļūst efektīvāks to vēlamajā veidā. Īsumā sakot, šis princips pastāsta to, kā tos ķermenis uzlabo savas fiziskās īpašības. Tu iedod tam spēcīgu treniņa stimulu, dod tam laiku un resursus atjaunoties un adaptēties un atkārto. Lai šo ilustrētu, šeit ir stimula, atjaunošanās un adaptācijas līkne. Šeit tas nav atzīmēts, bet X asis ir laiks un Y asis ir veiktspēja. Iedodot savam ķermenim treniņa stimulu, tā veiktspēja pasliktinās noguruma dēļ. Ja mēs neskatītos tālāk, tad izskatītos, ka trenējoties mēs tikai kļūstam sliktāki, bet tā nav. Tā ir tikai uzreiz pēc treniņa, kamēr akūts nogurums ir ļoti augsts. Kad tavs ķermenis atjaunojas, tā veiktspēja atgriežas līdz normai, un kad tas adaptējas, tā pārsniedz normu. Šis nozīmē to, ka tavs ķermenis adaptējas stimulatīvu treniņa rezultātā, bet ne to laikā. Tas adaptējas pēc treniņa, kamēr tu atpūties. Tu vari trenēties tik smagi, cik vien tu gribi, bet ja tu neļausi savam ķermenim atjaunoties un adaptēties, tu neko daudz no saviem treniņiem neiegūsi. Atpūta ir tikpat svarīga, cik trenēšanās, tāpēc abiem ir jābūt līdzsvarā. Kad šis process ir noticis, tu esi gatavs trenēties atkal. Ja tu trenēsies daudz ātrāk, tu iedzīsi savu bedrē, bet ja tu trenēsies daudz vēlāk, tu zaudēsi daļu no nepat iegūtajām adaptācijām. Īsumā sakot, šis princips nosaka tavu treniņu biežumu. Jo lielāks stimuls, jo lielāks atjaunošanās adaptēšanās laiks un retāk treniņi, bet jo mazāks stimuls, jo mazāks atjaunošanās adaptēšanās laiks un biežāk treniņi. Tikai nepārproti mani. Tu nevari veikt 100 spiegājienus vienā treniņā un trenēties reizi mēnesī. Tos ķermenis izmanto tos pašus resursus, lai atjaunotos un adaptētos. Un, ja stimuls ir pārmērīgs, tas izmantos visus resursus, lai atjaunotos, un nekas nepaliks pāri adaptācijai. Taviem treniņiem ir jābūt tik grūtiem, lai tu varētu trenēt tās pašas muskuļu grupas 2 līdz 4 reizes nedēļā. Ja tu tās vari trenēt tikai 1 reizi nedēļā, tad tev treniņi ir pārāk grūti, bet ja tu vari tās trenēt 5 reizes nedēļā, tad tev treniņi ir pārāk viegli, kas nav slikti, bet tas vienkārši ļoti laikietilpīgi. Ok, bet kā lai es zinu, kad es varu atkal trenēties? Tu esi gatavs trenēties tad, kad tev veiktspēja ir atgriezusies līdz normai, ja tu vari atkārtot savu iepriekšējā treniņa sniegumu. Ja iepriekšējā treniņā tu pievilkies 10 reizes, bet šodien tavu muguru joprojām sāp un tu knapi vari pievilkties 5 reizes, tad tu noteikti neesi gatavs trenēties. Bet ja tavu muguru vairs nesāp un tu vari pievilkties 10 vai pat vairāk reizes, tad tu noteikti esi gatavs atkal trenēties. Ceru, ka tev šis video noderēja un tiekamies nākamajā video sarunu par 5. treniņa principu – variāciju. Čau!